tādiem sasniegumiem. Jūs zināt? Latvijas profesionālo teātra skatēju Spēlmeņu nakts. Krievijas teātra festivālā Zelta maskums spožiem iestudējumiem 2011. gadā. Liepājas gada balvu kultūrā. 3000 latiem Liepājas teātriem. Patiesībā notiek uz skatuves. Kā jau es pirms mirkļa teicu, lielākā daļa teātra trupas ir ceļā uz Vidzemes galvaspilsētu Valmieru. Sākās mūsu viesizrādes un varu pateikt, palielīties, ka visas biļetes tur ir izpārdotas. Pagaidām mājās ir palikuši bez mums ar Zandu vēl daži tie galvenie, kas arī Liepājas teātrī ir padarījuši slaveni. Un galvenais, kas no teātrī ir aktieri. Un tāpēc ar aplausiem lūdzu visi Liepājas teātra aktieri, kur līdz šeit vēl skatu. Mūs nav daudz, bet mūsos ir spēks un vēl ir sveiciens. Vēl teātrim ir ļoti svarīga profesija režisors. Un Liepājas teātrim ir tā, ka palaimējies, ka tādu mīlestību ir iekarojis un atdevis Liepājai. Liepājas teātrim tautā sauktais J.J. Džilingers, kuram šodien ir dzimšanas diena, un kurš sūta sveicienus no tālās Viļņas. Paldies, Džilingers! Paldies Liepājas domē par atbalstu. Bez viņiem mēs kā bez rokām nekā. Un paldies visai Liepājas publikai. Paldies! Nu, ko, paldies visiem. Vēl teātris vēlējās kaut ko teikt, bet nemūciet lūdzu prom. Jo mēs gribētu aicināt visus, kas šodien saņēma gan pateicības rakstus, gan ziedus, nākt uz vienu kopīgu foto ar domas vadību, lūdzu. Lūdzu, drošāk, jo galds tūlīt tiks atvērts. Bet tagad uz vienu fotogrāfiju. Saliec!